Cienījamie radioklausītāji un televīzijas skatītāji, raidījums atklāti par patiesību, pie mikrofona Tāls Talbergs, un šodien mums būs ļoti smaga tēma. Mēs runāsim par pedofīlijas problēmām Latvijā. Es jau pašā sākumā saku ļoti lielu paldies, ka uz mūsu aicinājumu ir atsaukusies Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece Laila Rieksta-Riekstiņas kundze. Labdien! Labdien! Un Tiesības sarga biroja bērnu tiesības nodaļas vadītāja Laila Grāvers kundze. Labdien! Labdien! Kāda ir šobrīd situācija Latvijā? Jums ir kāda maza statistika? Vērtējot to statistiku, kas ir policijas rīcībā, protams, apzinoties, ka pie policijas pēc palīdzības griežas nebūtu ne visi, kas ir cietuši, tad tomēr arī policijas statistika jau pagājušajā gadā uzrāda tendenci, ka cietušo bērnu skaits ir tieši no dzimuma noziegumiem ir ievērojami lielāks. Īpaši tādās pozīcijās kā seksuālā vardarbība, nedaudz pieaudzis ir izvarošanu skaits, bet te ir jārēķinās vēl ar to apstākli, ka jo vairāk sabiedrība runā, jo vairāk cilvēki informēti, jo vairāk viņi ziņo. Ir grūti pateikt, vai pieaug gadījumu skaits, vai vienkārši biežāk griežas policijā, un vai arī policija varbūt strādā profesionālāk. Jūs noteikti esat iepazinusies, kas ir tas dzinulis, kas ir tas iemesls, kāpēc notiek šādi Runājot ar tiem speciālistiem, kas strādā tieši ar pašiem dzimuma noziegumiem, ar psihologiem, ar psihoterapeitiem, ar tiesu ekspertiem, psihologiem, kuru pētīšanas lauks ir tieši šie cilvēki, tad viņu viedoklis ir tāds, ka arī pedofīli ir atšķirīgi un arī viņu motīvi var būt atšķirīgi. Te varbūt runa par cilvēkiem, kas nespēja veidot attiecības ar pieaugušiem, tad vīrietis, kas nespēja izveidot attiecības ar pieaugušu sievieti, viņš meklē bērnu, jo bērnu pretestību ir vieglāk pārvarēt, ar bērnu ir vieglāk manipulēt. Speciālisti runā arī par tādām, kā viņi to saka, par tādu situatīvu raksturu, piemēram, tie ir cilvēki, kuriem ir dažādas atkarības. Ja, piemēram, normāli cilvēkam ir attiecības ar savu sievu, tad laikā, kamēr sieva ir projām, nereti tas notiek, kamēr viņa, piemēram, ir dzemdību namā ar jaundzimušo. Vienkārši tajā brīdī, kad cilvēks lietojas alkoholu, viņš izmanto to, kas ir pie rokas. Un ja pie rokas būs audžu meita, reizēm arī paša meita, tad skaidrā prātā, un tad, kad tā situācija ir citādāka, viņš to nedarītu. Bet tad, kad vairs nav šīs iekšējās kontrolas, nav bremžu, tad cilvēks atļaujas darīt kaut ko tādu, ko citādāk iespējams, ka nedarītu. Bet katrā ziņā tie dzinuļi un tās tieksmes, dažiem no šiem cilvēkiem ir ārkārtīgi spēcīgas. Mēs savā praksē esam saskārušies ar gados ļoti jauniem cilvēkiem, kuriem pašiem vēl ir tikai 18, 20 gadu, kuru stāsts ir tāds, ka viņi paši bērnībā ir seksuāli izmantoti. Un tad savukārt to pašu pārnes jau uz citiem. Uz Tiesības sarga biroju arī nāk un saka, ko viņi saka. Mēs pēdējā laikā pēc tiem skaļi izskanējušiem gadījumiem esam arī domājuši, ko darīt, ko vēl uzlabot, jo Tiesības sarga tā funkcija ir konstatēt trūkumus tiesību aktos un veicināt, lai tie tiktu novērsti un uzlabot. Kā saka, tādu jau būtisku trūkumu nav likumos. Bet uzlabot kaut ko var vienmēr. Un Tiesības sargs iesniedz rekomendāciju tieši, ka vajadzētu palielināt šo sodu sankciju, lai šie noziegumi visi kvalificētos kā smagi noziegumi. Kāpēc gadus atpakaļ samazināja sodu par pedofīliju? To es nemāku teikt, kāpēc samazināja sodu, bet bija bargāks un samazināja, ja nemaldos, uz kādiem 5 gadiem. Doma varētu būt tāda, ka samazināja tādēļ, ka pati soda bardzība, tas vienkārši pasargā sabiedrību uz kādu laiku, jūs sakat, jo ilgāks sods, ilgāki gadi. Sabiedrība tiek pasargāta vienkārši, bet tam cilvēkam jau ir izmainīta, izkropļot domāšanu. Un tāpēc, ka viņam ir izkropļot domāšana, viņam ir kropla arī tā uzvedība. Un brīvības atņemšana pati par sevi to domāšanu nemainīs. Varbūt paturpinot vienkārši atceros to diskusiju gan par to, kad sodi kļuva mīkstāk, gan pēc tam, kad viņi kļuva atkal bargāki.
Tā bija varbūt tāda vispārēja soda politika par to, ka cilvēkiem nav jāsēž ilgi cietumā. Sarunās viņi kļuvuši bargāki? Viņi ir kļuvuši. Jā, es varbūt arī paturpināšu. Jā, lūdzu. Tāda bija kāds brīdis, manuprāt, tas ir tagad gadus 3-4 atpakaļ jau, kad saistībā ar to, ka tika pārskatīti daudzi panti, kas vispār neskāra tikai dzimumnoziegumus, samazinot tieši brīvības atņemšanas sodus. Tur bija arī daži panti šī nodaļā. Un tad bija gan sabiedrības protests, gan arī inspekcijas iesaistīšanās par to, ka šī nav tā nodaļa, kur sodiem jāpaliek mīkstākiem. Un tad, ja cilvēkiem daļai liekas, ka Eiropa ir tā, kas pieprasa mīkstus sodus, tad man jāsaka tieši saistībā ar to, ka bija Eiropas Savienības direktīva, kas pieprasīja, lai tie cilvēki, kas ir izdarījuši dzimumnoziegumus pret bērniem, tiktu sodīti bargi un lai šis sods būtu samērīgs, jo pagājušā gada vasarā daļa sankciju kļuva bargākas. Bet šobrīd Tieslietu ministrijā ir jau pabeigusi savu darbu grupu, kas salīdzinot vēl ar pagājušo gadu, vēl atsevišķiem pantiem pacīja sankciju. Daļa sankciju kļuva bargākas. Pagājušajā gadā, jā. Precizēt? Nu, teiksim, ja mēs runājam par tiem priekšlikumiem, ko Saeima ir jau paudusi, kā ir gatava akceptēt, tad šobrīd visi dzimumu noziegumi pret nepilngadīgiem būs smagi noziegumi. Līdz ar to tās sankcijas, kas tur ir brīvības atņemšana, viņa var sasniegt gan 20 gadus, gan arī mūža ieslodzījumu, piemēram, par tādām lietām kā izvarošana. Īpaši ir uzsvērts kā atsevišķa kvalificējoša pazīme par to, ka sodam jābūt sevišķi bargam, ir mazgadība, kas nevienmēr bija visos pantos. Tā kā, teiksim, jau no pagājušā gada mēs varam runāt par to, ka sodi kļūst ar vien bargāki. Ja tiesai līdz tam bija izvēle, probācijas uzraudzību varēja piemērot, varēja nepiemērot, tad šobrīd pēc tiem grozījumiem, kas tiks Saeimā pieņemti visos gadījumos, probācijas uzraudzība būs obligāta. Pastāstiet par probācijas uzraudzību. Kā tas praktiski izpaužās? Redziet, probācija, mēs gan neesam probācijas eksperti, bet piedaloties daudz šīs diskusijās, arī uzklausot kolēģis no probācijas dienesta, tad tā doma ir tāda, ka viena lieta ir, ka cilvēks izcieš sodu. Bet atgriezies no soda izciešanas vietas, ja viņš vienkārši darīs to, kas pašam ienāk prātā, tad risks, ka viņš varētu kaut ko atkārtot, izdarīt, ir ļoti liels. Un probācijas uzraudzība no vienas puses paredz kontroli, zināt tādu, kur šis cilvēks atrodas. Ir tiesības arī informēt bāriņtiesu, lai viņi varētu, piemēram, ja šie cilvēki, kā reizēm notiek cietumā, iepazīstās ar sievietēm, kurām ir bērni un izvēlās pēc tam dzīvot kopā, tad, lai būtu tiesības šos cilvēkus informēt, lai viņi zinātu, kāds cilvēks viņu ģimenē ienāk. No vienas puses uzraudzīt, tad, ko šis cilvēks dara, ar ko nodarbojās, kas viņam ir apkārt, cik liels var būt apdraudējums citiem no viņa, bet no otras puses arī piedāvāt šīs programmas, kas ir domātas izstrādātas speciāli darbam ar dzimumnoziegumiem, dzimumnoziedzniekiem, lai varētu būt vairāk vai mazāk droši, ka cilvēks iznācis no cietuma, vairāk to nedarīs. Jo tiešām, kaut arī tie recidīvu skaitļi varbūt nav tik lieli, bet tomēr mūsu praksa liecina, ka ļoti bieži tie cilvēki pēc tam turpina darīt to pašu, ko pirms soda izciešanas. Šajā gadā valsts probācijas dienesta uzraudzībā ir 105 personas. 105 personas. Ziniet, kāpēc es tādus akcentus 105 personas? Tikai tādēļ, ka vidēji ir gads un līdz 3 gadiem probācijas uzraudzība. Jā, arī pēc šiem grozījumiem probācijas uzraudzība būs līdz 5 gadiem, un tad arī tas termiņš tiek pagarināts. 105 personas ir uzraudzībā. Jā, probācijas dienesta rīcībā šobrīd ir elektroniskās aproces, ko var piemērot tiem cilvēkiem, kas ir atbrīvoti, manuprāt, pirms termiņa. Tad vēl viens papildus līdzeklis, kā var... Jā, termiņš beidzās, aproces nokrīt. Nē, ir svarīgi, lai cilvēks šī termiņā arī tiek kontrolēts, lai tas nebūtu tāds eksperiments. Izlaidīsim, paskatīsimies, vai kāds cietīs vai necietīs, bet lai šī cilvēka pārvietošanās tiktu kontrolēta, un viņš arī pats saprastu, ka viņš tiek kontrolēts. Cik daudz tiesības sargs var ietekmēt likumu maiņu? Un jums jau ir izdevies kaut ko? Jā, kā es saku, tiesības sargs iesniegt, tie bija tiesības sarga priekšlikumi, kas tika iesniegt pēc plaši izskanējušā Liepājas gadījuma. Viens priekšlikums bija noteikta probācijas uzraudzību kā obligātu, ar mērķi tieši, lai šīs personas tiktu iesaistītas šajās probācijas programmās, jo mērķim ir jābūt domāšanas un uzvedības maiņai.
tāpat arī par sodu sankcijas palielināšanu, lai šie būtu kā smagi noziegumi. Un tas saistīts vēl ar vienu aspektu, jo, ja neziņo, šie noziegumi parasti notiek ģimenē vai ģimeniskā vidē starp pazīstamiem cilvēkiem lielākoties. Un par smagu neziņošanu, par smagu noziegumu iestājas krimināla atbildība. Bet te ir viena nianse, ka no krimināla atbildības līdz šim pagaidām ir atbrīvots tā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, laulātais vai tie, kas dzīvo ar viņu kopā. Un te atkal, tā kā tie noziegumi notiek ģimenē, ir arī jāgroza šī norma, krimināla likuma 22. pants, lai atbildība būtu ikvienam, kas ir zinājis un nav ziņojis par seksuālu noziegumu vai par vardarbību pret bērnu. Un arī tiesības sargs ir iesniedz grozījumu šajā neziņošanas pantā, jau, kas arī tiks skatīti tūlīt nākamnedēļ. Jūs pieminējāt Liepāju. Kā jūs vērtējat visu to gaitu un kur šobrīd, kur viņa apstājusies šobrīd? Vienkārši atstrādāt tās nozieguma stundas? Nē, par cik spriedums bija pārsūdzēts, viņi tālāk skatīs jau nākamā instance. Apelācijas tiesas skatīs tas nozīmē, ka tā apgabalties. sankcija varētu būt arī citādāk. Bet interesanti, ka nelabprāt gribēja to pat darīt, pārsūdzēt. Labprāt gribēju to vēlreiz skatīt. Paldies Dievam, ka tiešām sabiedrības spiediena rezultātā tas notika. Kāpēc vispār ir tāda? Šeit man gribētos sacīt, lietot šo vārdu tolerance pret pedofīliem. Kāpēc jūs prāt tāda tolerance? Par cik es tiešām ļoti ilgi strādāju šajā jomā, man ļoti daudz ir iznācis diskutēt ar dažādiem juristiem. Un tas, ar ko es esmu saskārusies, ka tā izpratne ir lielā mērā atkarīga no katra cilvēciskajām vērtībām. Un tur ir divi aspekti. Ir viens, ka pieaugušie, vienalga kādā jomā viņi strādātu, vai viņi būtu izmeklētāji, tiesneši, prokurori vai advokāti, reizēm ir grūti noticēt, ka patiešām kaut ko tik briesmīgi ar bērnu var izdarīt. Īpaši, ja tie ir bērnam tuvi cilvēki. Īpaši, ja tie ir cilvēki ar pietiekami augstu sociālo un tālāk. Tad viens ir grūti noticēt, tad vieglāk ir pieņemt, ka bērns melo, ka bērns fantazē, ka bērns pats ir vainīgs. Tātad tas ir viens aspekts. Otrs aspekts ir tas, ka pieaugušie cilvēki ļoti ātri aizmirst to, kā jūtās bērns un nespēja sevi iztēloties bērnu vietā. Un viņiem liekas, ka tas nav nekas īpašs. Ja, protams, ir notikusi izvarošana, tad visi saprot, ka tas ir briesmīgi. Tur arī nav runa par pārāk maigām sankcijām, es domāju. Bet nevienmēr sabiedrībā un arī juristu vidē ir pietiekami izpratni par to, ka arī neizvarojot bērnu, viņa dzīvi var sabojāt. Patiesībā var teikt reizēm arī uz mūžu. Īpaši viņš nesaņem pienācīgu palīdzību. Un šī izpratnes veidošana, viņa ir, es saskatu zināmu progresu. Patiesībā pat krietni vien lielu tieši tāpēc, ka notiek apmācības, bet vēl joprojām ne visi juristi šīs apmācībās ir piedalījušies. Arī šī Liepājas lietā, arī tiesnesis šo apmācību nebija izgājusi. Un līdz ar to es nedomāju, ka speciālais līdzjūtības pret pedofīliem, bet vienkārši varbūt es neizprotot to, cik smagi bērns ir cietis, cik būtisks apdraudējums ir viņa turpmākajai dzīvei. Likās, ka izvarots jau nav, vai reizēm kritērijs ir dzimumakts ir noticis vai nav. Ja nav dzimumakta, galu galā, gan jau tur nekas tik traks nav. Un tieši tāpēc, ka arī sabiedrībā ir šis milzīgais sašutums, tas parāda, ka arī sabiedrības izpratne viņa mainās. Cilvēki tomēr sāk vairāk saprast, ko tas nozīmē priekš bērnu. Jūs, Rieksteņas kundze, sakat tā 21. jūlijā. No seksuālās vardarbības cietušajai meitenei sekas būs neizdzēšamas. Tas faktiski ir uz visu mūžu. Es gribētu teikt, varētu būt neizdzēšamas. Tā ziņā, ka viņa saņem palīdzību, viņa turpina saņemt vēl joprojām šo palīdzību. Mēs nevaram prognozēt, cik ilgi tā būs vajadzīga. Un reizēm patiešām tā ir vajadzīga daudzu gadu garumā. Viņa šobrīd atrodas citā ģimenē. Jā, un šī ģimene arī rūpējās par to, lai viņi turpinātu saņemt psihologa palīdzību. Un cik es arī iepazinos, šī ģimene ir pārsūdzējusi tiesā. Jo šobrīd pārsūdzējis ir gan ģimene, gan prokurors ir protestējis, gan bāriņtiesa iesniegusi savu pārsūdzību. Gan arī, protams, paši apsūdzētie arī ir pārsūdzējuši. Jā, nav viegli runāt, protams, bet, ziniet, mani mazliet šokēja jūs nu pat sacītais. Tiesnese nebija tik sagatavota. Ko? Vispār tāds teksts,
tiesnesis nebija sagatavots šādai situācijai. Nu, mīļie draugi, tad šī ir tikai viena situācija, kur ir entās citas situācijas. Es nerunāšu tagad par pedofīliju vien, vispār par noziegumiem. Tad man ir jautājums, tiesneši ir sagatavoti tam, un nākošais, kas tad viņus vispār, kas tiesnesi vada? Sagatavotība jeb likums. Likums pasaka, redz, kur tev ir tas un tas, tu esi izdarījis to un to, likums saka to un to. Es saprotu, tiesas izmeklēšana, vispārējais, kas apliecina, ja pierāda viņu darbību. Ja viņa darbība tiek pierādīta, tad kāda tur vēl tiesnesis, jeb tiesneša sagatavotība attiecībā uz to, es tā īsti neizpratu vēl šo te, man nebija pieredze šādā jautājumā. Jā, redziet, katrā krimināla likuma pantā nav tikai viena sankcija. Arī brīvības atņemšana ir robežās no līdz. Tas nozīmē, ka tajos ietvaros tiesnesis izvērtē, cik lielu sankciju piemērot. Ja šobrīd sankcija, piemēram, ir gan brīvības atņemšana, gan piespiedu darbi, tad tiesnesis vērtē. Un nav tādas instrukcijas, kas saliek pa plauktiņiem. Bērnu ciešanas nevar gluži izmērīt. Nav tāda instrumenta. Un tieši tāpēc, protams, arī jurista aprindās ir diskusija par to, ka nepareiza kvalifikācija piemērot, ka patiesībā tas bija pavisam cits pants, bet tieši tāpēc ir ne tikai viena instance, ir otrā instance, kas arī skatīs un vērtēs. Ja tiesnesis ir pieļāvusi kļūdu, tad nākamā instance viņu izlabos. Tā ziņā, es domāju, tiesu sistēma var nodrošināt to, ka sods ir taisnīgs. Bet tad arī svarīga šī izpratne tieši par to, ka arī tad, ja bērns nav izvarots, tās ciešanas, kas viņam ir nodarītas, ir smagas un būtiski ietekmē viņa dzīvi tālāk. Cik labi ir aizsargāt bērnu tiesības šodien? Jūs kā vērtējat? Viņas ir labi aizsargātas? Es vērtēju, ka bērnu tiesības nav labi aizsargātas. Bērnu tiesības neciest no vardarbības. Nav aizsargātas likumā. Bērnam ir tādas tiesības tikt pasargātam no visu veidu vardarbības, un lai kur viņš atrastos, vai mājās, vai skolā, vai uz ielas, jebkur bērnam ir tiesības būt drošībā. Bērnu tiesības netiek aizsargātas, un es domāju, te jāstās vēl vienā aspektā. Kā tas var būt, ka bērns ir vairākus gadus cietis, 2 gadus, 3 gadus, ja, cietis no seksuālas vardarbības pat mājās. Un vai tiešām neviens to nav pamanījis? To bērnu taču ir redzējuši vai bērndārza audzinātāji, vai skolā skolotāji, kas ir ikdienā ar viņu kopā. Un vai tiešām neviens nav redzējis kādas pazīmes bērnu uzvedībā, kas to liecinātu? Tas ir tas par vardarbības atpazīšanu. Ir jāizglīto, ir jāstāsta un jāstāsta tieši par vardarbības atpazīšanu. Jo bērns, kurš neauga laimes, mīlestības atmosfērā ģimenē, kurš dzīvo ciešanās un pārdzīvojumos, viņš to pauž ar savu uzvedību. Jā, un tad ir jārunā par to, ka ir jārunā par sabiedrības attieksmi kopumā. Jo ir diezgan daudz tādās situācijās, kad tiek publiski šādas lietas apspriest, tad ir kaimiņi, kas saka, jā, tur bija šausmas, jā, mēs visi to zinājām un redzējām. Un tagad tiek žurnālistiem tas stāstīts vēl kādam, bet jautājums, kur šie cilvēki bija pirms tam un kam viņi par to ziņoja. Jo vēl joprojām daļa cilvēku domā, ka tā ir ģimenes lieta. Nejauksimies, mums var sanākt nepatikšanas. Bet jāsaka, ka, kā es jau pieminēju, ka arī sabiedrības apziņa diezgan būtiski mainās, jo mūsu uzticības tālrunis, uz kuru zvana bērni, pēdējā laikā arvien vairāk saņem tieši pieauguši cilvēku zvanus par to, kas notiek kaimiņos, par to, kas notiek viņiem varbūt zināmu cilvēku ģimenēs, tur, kur ir bažas par bērnu apdraudējumu. Sabiedrība kļūst aktīvāka. Tam, protams, ir arī savi mīnusi, jo reizēm cilvēki to izmanto. Jā, reizēm cilvēki to izmanto, lai kārtotu savus pieaugušo rēķinus, varbūt arī sniedzot nepatiesu informāciju. Jā. Bet šī informācija ir jāpārbauda, jebkurā gadījumā. Labāk pārbaudīt lieku reizi nepatiesu informāciju, nekā palaist garām tiešām. Jā, un tad jārēķinās, ka tieši tāpēc varbūt ar seksuālo vardarbību ir viss sarežģītāk. Tāpēc, ka par to bērni paši vismazāk runā. Jo gan varmākas prot ar viņiem manipulēt, iebaidot, radot kauna sajūtu, vainas sajūtu. Reizēm patiešām cilvēks tikai jau pieaudzis būdams, ir spējīgs runāt par to, kas ar viņu ir noticis. Bet tas, ko kolēģi teica, ir ļoti būtiski, ka tieši seksuālās vardarbības pazīmes, protams, tā var būt seksualizēta uzvedība, bērnu zīmējumos parādās kaut kas tāds, kas nevarētu būt, bet nevienmēr tas ir tik tipiski, bet jebkurā gadījumā
bērnu uzvedībā ir redzams tas, ka ar viņu kaut kas nav kārtībā. Nu, mēs nevaram prasīt, lai sabiedrība diagnosticē, vai tā ir seksuāla, fiziska vardarbība vai pamešana novārtā, bet svarīgi ir, lai pamanot, ja ir kādas izmaiņas bērnu uzvedībā, ka jebkurā gadījumā par to ir jāziņo. Tad, lai speciālisti tiek galā un vērtē, kas tam ir par iemeslu. Man patīk reanimatologa Kļavas viedoklis. Runājot par nelaimēm, kurās nokļūst bērni, viņš vērtēja, ka tā ir garīgo, mentālo, sociālo, politisko un juridisko faktoru summa. Jūs piekrītat? Tieši tā, jo par bērnu kāds ir atbildīgs. Jā, un pirmām kārtām tie ir viņa vecāki. Un tāpēc arī ir. Protams, ja paši vecāki to dara. Vai pieļauj, ka to dara tuvinieki, vai nenotic tad, kad bērns ir ļoti daudz gadījumu, kad bērns ir cietis no ģimenes locekļiem, kad bērns saka, es teicu par to mammai. Mamma teica, beidz fantazēt. Labi, bet tagad man ir viens cits jautājums. Mēs visi saprotam, tā ir traģēdija. Vispār tas ir normālam prātam neaptveram. Ja es pat mēģinu jūs klausoties, piedodiet, es jau manī iekšā viss, es nezinu, ja tas notiek ar bērnu. Un tad mēs tilinamies ar šiem te pedofīļiem. Piedodiet man. Kas tad piedodiet man par reakciju? Es neesmu dusmīgs uz jums, ja jūs neesat vainīgs, ja, lūdzu, bet atvainojos, kas tas ir? Vienkārši, iedosim viņam 200 dienas pastrādāt svaigā gaisā, obligātais darbs. Kas tas ir? Viņš ir neatgriezeniski sabojājis cilvēku, kurš aug un tālāk ir faktiski invalīds. Visos šajos aspektos, ko profesors, ko ārsts to minēja. Visos aspektos. Un mēs te tilinamies, mēs te vēl labi, te ir jāskatās, varbūt, ka nav tik liels tas nozīme. Vispār, kas notiek? Bērnus var padarīt par invalīdiem, un viņš drīkst dzīvot, ar viņu mēs tagad diskutēsim. Ar viņu mēs tad mēģināsim pārmācīt. Jā, tā problēma ir, protams, sarežģītāka. Šī nodaļā ir dažādi panti. Tā ir atbildība arī par stāšanos dzimumu sakaros ar labprātīgu stāšanos dzimumu sakaros ar to bērnu, kam vēl nav 16 gadu. Tātad tas nozīmē, tie ir dažādi stāsti par labprātīgām attiecībām, par puisi, kam ir 19 un meitini, kam ir 15, arī par to ir krimināla atbildība. Bet diez vai viņai būtu jābūt vienādai kā Liepājas izmantotājiem. Mēs nevaram, es domāju, ka sabiedrībai būtu ļoti vienkārši pateikt, saliekam viņus visus cietumā uz mūžu. Daļa, protams, grib arī nošaut. Piekritīsiet, viņi ir psihiski, vienalga mentāli, sauciet kā grib, fiziski slimi. Šie te pedofīļi ir visi totāli slimi. Jā, viņiem ir novirzes domāšanā. Tieši tā. Jā, un tad ir jautājums par to, vai viņiem tāpēc visu mūžu būtu jāpavada cietumā. Psihiatriskajā slimnīcā uz ārstēšanos. Un tad ir kastrācijas jautājums. Kastrācijas jautājums, ja sabiedrībai liekas, ka tas atrisinās problēmu, tad, kad cilvēks fiziski nevarēs izdarīt dzimumaktu, vai viņam fiziski būs apslāpēta dzimumtieksme, tad tas nenozīmē, ka viņš nevarēs kādu bērnu sakropļot. Ja nav tā kastrācija jau neatrisina pamatproblēmu, to, ka pats cilvēks kaut ko tādu izvēlās darīt. Un tajos gadījumos arī, tie vienkāršotie risinājumi diez vai tie, kas dod rezultātu. Un, ja mēs runājam par probācijas uzraudzību, un dažiem šķiet, ka mēs viņiem vēl tur psihologu un vēl nezinu ko, ka tas ir tā kā šo cilvēku auklēšana vai lutināšana, tad tas jau patiesībā ir sabiedrības pašaizsardzības mehānisms. Jo pretējā gadījumā mūža ieslodzījums nebūs visos gadījumos. Tas tā nenotiek. Arī 19-gadīgam puisim, kuram ir šīs attiecības ar 15-gadīgo meiteni, šīs attiecības pēc tam varbūt pēc 5 gadiem beidzas ar viņu kāzām, arī tādi gadījumi ir. Bet pieaugušam cilvēkam ir jāapzinās atbildība, ka seksuālas attiecības mums tiek akceptētas no 16 gadu vecuma. Jā, bet tāpat laikā paskatoties statistika Amerikas Savienotajās valstīs ar mazgadīgiem, ja ir šīs seksuālās attiecības, piemēram, skolā.
skolotāja ir iemīlējusies 32-gadīgi, ja vienalga ir iemīlējusies skolniekā, kuram vēl ir 16, 17, labi, viņš jau izskatās kā 25-gadīgs vīrs, un 30 gadi, 40 gadi skolotājai cietumā. Jā, nu mūsu gadījumā šis sods nebūs ne 30, ne 40 gadi droši vien, bet sods būs, jebkurā gadījumā, arī mūsu Latvijas gadījumā tā būs krimināla atbildība. Tā ir pieauguša cilvēka atbildība. Un šeit, protams, nāk papildus apstākļus, ja mēs runājam par attiecībām, kur kāds ir no otra atkarīgs. Mhm. Jā, jūs ko sakat, lūdzu? Es tomēr gribu teikt, ka viens ir tas cietumssods. Protams, sods ir jāsaņem, bet ar šiem cilvēkiem ir ļoti būtiski šīs probācijas programmas mainīt viņu domāšanu un mainīt uzvedību. Jo, ja tas netiek darīts pēc cietumsoda, viņš iznāks tieši ar tādu pašu domāšanu un tieši ar tādu pašu uzvedību. Un tās probācijas programmas ir veidotas uz ārvalstu pieredzes bāzes, un tur ir parādīts, ka tas recidīvs samazinās. Un tikai strādājot ar viņu domāšanas izmainīšanu, tādā veidā mēs pasargāsim, lai nav jaunu upuri. Jo tas jau parādīs atkārtot, kā Imants gadījums, tas atkārtojas un atkārtojas, kamēr viņš nav apstādi, kamēr viņu noķer un kamēr viens ir notiesā un ieliek cietumā un paralēli maina viņa domāšanu. Jā, jo man tad ienāca prātā šīs sarunas sakarā, domājot par to sodu bardzību stāstu par puisi, kuram tagad jau ir pār 18 gadiem. Viņš seksuāli izmantoja arī mazu bērnu, bet viņš pats savukārt tajā pašā vecumā bija seksuāli izmantots. Un tad, kad viņa jautājums bija tāds, tāpēc, kad tas notika ar mani, kāpēc tad neviens par to neuztraucās, tad man liekas, vai tad būtu taisnīgi un samērīgi, ja mēs tagad teiktu, lai viņš sēž visu mūžu cietumā? Bet vai tas ir taisnīgi un samērīgi, ka viņš tagad varbūt taisnīgi un samērīgi būtu tas, ka viņš izcieš savu sodu, bet tai pašā laikā saņem to palīdzību, lai viņš to vairāk nedarītu? Man liekas, ka tas būtu taisnīgāk un samērīgāk. Protams, ja šī statistika, kā šie palīdzība, vienalga mentāla uzraudzība un vēl probācijas, visas spēja šīs programmas palīdzēt, ja tas ir, protams, tas ir vajadzīgs. Un tas jau ir vajadzīgs, tad es uzskatu, ka tad ir savādāk vajadzīgs. Lūdzu, draugs mīļais, tavs sākuma termiņš ir pieņemsim 10 gadi. Un vai tad šodien mēs nevaram noteikt, vai viņa uzvedība ir mainījusies vai ne, jau cietumā esot. Lūdzu, tev jāiet visas apmācības un visas probācijas un viss pārējais. Un tad skatāmies, tu būsi, tev ir mainījusies šī domāšana. Ar testiem jau to jau var jau pateikt. Jā, tas notiek cīnā. Es to runāju tagad tīra fiziskā plāksnē bez Dieva iesaistīšanas, jo es uzskatu, nav iespējams mainīt ne ar kādām metodēm. Kā vienīgi, kad cilvēks nāk pie Jēzus Kristus un Dievs viņu maina caur Jēzu Kristu, tad notiek izmaiņa totāli. Tad viņš kļūst brīvs, jo šobrīd pedofīli un visi pārējie, kam ir novirzes no bibeliskā, pilnīgi visi pārējie, kam ir novirzes no bibeliskā, arī tas, kurš krāp sievu, iekļaujot, arī tas, kurš krāp vīru, tā, kur krāp vīru. Arī tas, kurš krāp savu vīru. Tas un tā, un viss ir vienādi. Tā ir saistība, tā ir nežēlīga, demoniska, sātanišķa saistība, no kuras vaļā cilvēks nevar tikt saviem spēkiem. Vienīgi tikai, ja Kristus to atbrīvo. Protams, ir brīnišķīgi stāsti par to, kā cilvēks ir brīvs. Un līdz ar to viņa domāšana mainās. Tad, kad cilvēks nāk vispār pie Dieva atziņas, ka nāk pie Kristus, tad viņa domāšana mainās visās plaknēs. Viņam nevajag būt ne pedofīlim, ne homiķim, ne kādam citam. Viņam mainās visās plāksnēs domāšana, jo viņš saprot to, ka tos principus, to, ko ielicis ir sākotnēji Dievs, pēc kā ir visu veidojis un būvējis,
tie ir vislabākie, vispareizākie, vishumānākie, visētiskākie, vismorālākie. Ņemiet kādu plāksni gribi. Arī no fizikas viedokļa, fiziskā viedokļa, tie ir visbrīnišķīgākie. Labi, atgriežamies tagad pasaulē. Jūs gribējāt? Es gribēju teikt ļoti jauki, tad jau jāsliek ir viss kopā. Cietumsods tā laikā, probācijas programmas un tā laikā vēl piesaistīšana kristīgām vērtībām, jo ir kapelāna dienas cietumā, tas ir iespējams. Jā, protams, pie Dieva neviens nenāk piespiedu kārtā. Nē, bet vajag uzrunāt un aicināt. Probāciju var piespiedu kārtā darīt, bet pie Dieva nākt neviens nevar piespiedu kārtā. Bet aicināt taču var. Jā, aicināt taču var. Un aicināt, un tad, ja cilvēks pats to saprot, ka viņš netiks galā ar to, gan veco pieredzi, gan ar visam. Jo cilvēks, kurš ir saistīts šajās važās, vienalga kādās važās, viņš jau ir saistīts, viņš pats netiek vaļā. Ir vajadzīgs kāds, kurš ir spēcīgāks, kurš tās važas pārcērt. Un šīs važas var pārcirst vienīgi Jēzus Kristus. Viņa upurs pie krusta Golgātā. Savādāk pilnīgi tas nav iespējams. Bet cerība, ka būs labāk, jācer. Bet redziet, kāpēc es šo tieši no šāda aspekta sāku? Tikai tādēļ, ka raidījuma sākumā Rīksnīns kundze jūs sacījāt, ka šī tendence pieaug. Statistiski notiek šie noziegumi, dzimuma noziegumi arvien vairāk. Jā, ar to es gribēju teikt, ka to šobrīd droši vien varētu parādīt tikai kvalitatīvs pētījums. Vai notiek vairāk, vai ziņo vairāk. Ja mums ir lietas, kur cilvēki varbūt tikai tiešām pēc gadiem 10, 15 par to runā, tad šobrīd varbūt nav jāsagaida 10, 15 gadi, gan bērns ir gatavs meklēt palīdzību, gan pieaugušie atpazīst vairāk. Bet ar ko gan jārēķinās? Ka interneta vide rada citas iespējas, kādas agrāk pedofīliem nebija. Un tieši tāpēc arī cietušo ir vairāk. Pedofīls varbūt arī ir viens, bet cietušo viņam būs krietni vairāk, jo tās iespējas, kādas šobrīd sniedz internets, tās ir krietni lielākas. Ja mēs runājam par tiem gadījumiem, kas notiek ģimenes ietvaros, tur, protams, interneta vide neko būtiski nemaina. Tie ir bērniem tuvi cilvēki, un viņi arī izmanto to bērnu, kas viņiem... Interesanti, kā jūs abas vērtējat aizliegtā paņēmienu šo te raidījumu un šo te, varētu teikt, eksperimentu, Kur tieši jūs domājat? Tieši par pedofīliem. Bija raidījums, kur ļoti brīnišķīgi aizliegtais paņēmiens raidījums, valsts televīzijā, kur 2 nedēļu laikā, es nezinu, cik viņi tur noķēra, tā brīvi nāk uz dzīvokli, protams, viņi bija uzlikuši slēptās kameras, un tur viltus puisis, kurš sev saka, es esmu tik un tik gadīgs, un, protams, nepilngadīgs, un tā mierīgi. Jā, un paiet dažas minūtes, un jau nāk atpakaļ puisis, un jau tas jau ir jau gatavībā, jau pilnīgā, vienkārši vaiprāts. Un tas notiek reāli. Un no otras puses, zinu, ir cilvēki, kas sašutuši, kā tā drīkst ar slēptām kamerām. Jūsu viedoklis kāds? Vienmēr ir jārunā par samērīgumu. Tad, kad ugunsdzēsēji uzlauž aizslēgtu dzīvokli, lai dzēstu ugunsgrēku, neviens nerunā par to, ka viņi pārkāpa dzīvokļa neizskaramību. Ja mēs runājam šeit par to, kā vārdā un kā interesēs tas tiek darīts, tad es domāju, ka šī gadījumā tas noteikti attaisno. Jo, ja cilvēkam nebūtu tādu nolūku, viņš neatsauktos šim aicinājumam. Kāpēc es to pieminu? Tikai tādēļ, ka pareizi, ko jūs sakat, Rīksnīns kundze, tur internetā vienkārši ieraksti, man interesē, es gribu, un gatavs, momentāli ir atsaucība. Kā ar to cīnīties? Jā, patiesībā tad mēs atgriežamies droši vien pie tā, ar ko šis raidījums iesākās, ar to, kāpēc cilvēkiem ir šī tieksme, par to, kas ir noticis ar viņiem pašiem. Un tur arī droši vien ir
pamatā tie cēloņi par to, kāpēc. Un arī droši vien tieši tāpēc, ka internets dod šo ilūziju, ka tas ir viegli, ātri, ka neviens neko neuzzinās, kas var noslēpt savu identitāti. Tātad kaut gan patiesībā arī interneta vide atļauj gan identitāti noskaidrot, gan cilvēku sameklēt. Tad ir jautājums, protams, arī par policijas resursiem, par to, cik daudz laika viņi var veltīt, lai kontrolētu to, kas notiek šajā interneta vidē. Jā, man priecē, ka pēc brīdi mēs varam lasīt un dzirdēt, kad atkal kāds tīkls ir tieši tā. Likvidēts un apstādināts, protams, tā sērga jau iet plašumā. Kā jūs domas, lūdzu? Jā, es domāju, ka šie eksperimenti parāda arī to, cik liela ir tāda nesodāmības sajūta, ja? Ka mani nepieķers, ja cilvēki tik brīvi, tik droši atsaucas un ir gatavi iet. Un tieši tāpēc arī domājot par to sodu bardību, ir izskanējis viedoklis, ka ja cilvēks ir tik tālu deģenerējies, viņš jau nelasa kriminālu likumu, neizpētu iepriekš, kāda tam ir sankcija. Bet es domāju, šī vidē, kur arī ir ļoti cieši kontakti vienam ar otru, ne tais gadījumos, ka tas ir ģimenes lokā, es domāju, bet citādāk ārpusē, tad tā informācija, ka par to, sabiedriskie darbi, pastrādās tur, cik tur tās stundas, ka tas arī rada to sajūtu. Galu galā tas taču nav nekas tāds, un arī sabiedrība to nevērtē neko tādu bīstamu. Tieši tāpēc arī gan tiesības sargs, gan mēs no savas puses arī esam par šo sodu paaugstināšanu, lai arī šiem cilvēkiem nodotu ziņu, pat tad, ja viņi nelasa kriminālu likumu, ka sabiedrība to vērtē kā smagu noziegumu, un ka tas nebūs gluži tā, paslaucīšu ielu, kas tad tur daudz. Mani šokēja neatkarīgajā Rīta avīzē 1. jeb 2. jūlijas šajā gadā publicētais raksts. Pedofīli vēlas tādas pašas tiesības kā homoseksuāļi. Es lasīšu. Tas nav pārsteigums, ka pedofīli ir sākuši izmantot tieši tādu pašu taktiku kā homoseksuāļu tiesību aizstāvi, ar mērķi panākt līdzvērtīgu statusu, argumentējot, ka viņu iekāre pret bērniem ir seksuāla orientācija, kas neatšķiras no homoseksuāļiem un heteroseksuāļiem. Kembridžas universitātē notikušajā akadēmiskajā konferencē tika proklamēts, ka pedofīliskas tieksmes ir pēdiņās dabīgs un normāls process vīriešiem. Un ka ievērojams daudzums vīriešu vēlētos seksu ar bērniem. Man pat pretīgi ir lasīt. Par līdzīgiem apgalvojumiem tika diskutēts arī konferencē, kas notika pagājušajā gadā, ar mērķi noskaidrot dažādus seksualitātes veidus. Kāpēc es minu šo piemēru? Mēs nedzīvojam vairs slēgtā telpā. Kā brīžiem gribētos aizslēgt. Labi, cik vien ir iespējams, jau mēs katrs slēdzam to telpu. Bet kā gribētos aizslēgt Latviju pasargāt, kā gribētos savus bērnus, savus mazbērnus pasargāt. Es to saku no sirds. No visa šī te vājprāta, kas notiek pasaulē. Un tepat tās Norvēģijā. Jūs noteikti arī esat lietas kursā. No 7 gadu vecuma jau drīkst mainīt savu dzimumu, neprasot vecākiem. Vajadzīgs tikai pateikt vecākiem, ka es gribu puika, gribu būt meitene. Un viss. Un ar to vecāki nedrīkst protestēt. No 7 gadu vecuma. Piedodiet man, šeit ir arī vēl nākošais jāskatās. Kas notiek šobrīd bērndārzos? Kas šodien notiek skolās? Ar visu šo seksualizāciju. Tas ir, mīļie draugi, tiek gatavota augsne, ko? Ne lai domātu par darbu, ne lai domātu par ģimeni, ne lai domātu par normālām attiecībām, bet viss ir seksualizēts. Tad, protams, tagad nāk nākošā armija iekšā, kas ir izsalkuši pēc sievietēm un sievām un meitenēm un bērniem bēgļi no nezinu kādām valstīm. Tie nāk iekšā, kas tagad notiksies? Vispār vaiprāts. Jūs esat noteikti iepazinušies ar statistiku, kas šobrīd ir traģiska Zviedrijā. Zviedrija jau ir viena no
pirmajā vietā Eiropā izvarošanas jomā. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka redz, kur ir seksa revolūcija, jeb sauksim vienalga. Kāpēc es šos piemērus lieku? Tikai tāpēc, ka te jau faktiski vairs nav labi, mēs to gala punktā, to vienu pedofilu tur noķēruši esam, labi, iesēdināsim viņu cietumā. Bet vispār, ja mēs paveram acis plašāk vaļā un paskatāmies, kā tiek audzināta sabiedrība, kā valsts likumdošana visa to pat savā veidā atbalsta, tad man ir jāsaka, piedodiet man, ko tad mēs gaidīsim, ka kāds cipars kritīsies, ka tur mazāk bērns izmantos, ka tur mazāk sievietes izvaros, ka tur kaut kādas normālas ģimeniskas attiecības, faktiski demogrāfija brūk totāli jau ir, man tas jums nav jāsaka. Mēs vairs kā latvieši sevi atražot neesam spējīgi. Tagad, ko mēs gaidīsim? Ka brauks kādi citi spējīgāki veči un mūsu latviešu meitenes piedošana izvaros un piespiedīs, lai dzemdē katra pa 8, pa 10 bērnu. Pie kā ir nonākusi faktiski valsts, totāli par to nedomājot, jeb atļaujot brīvai domāšanas veidam, jeb es pat atļaušos sacīt slimam domāšanas veidam pārņemt veselo saprātu. Ja es kļūdos, lūdzu. Jūs tiešām, manuprāt, jūs stipri pārspīlējat, stipri. Lūdzu. Gan par tām skolām, ka skolā ir tik viss seksualizētā izglītība, es jums tiešām nevaru piekrist. Skolā ir daudz nopietnākas problēmas. Tā ir skolotāju un bērnu savstarpējās attiecības, necieņa vienam pret otru un pazemošana un emocionāla vardarbība. Tā ir bērnu savstarpējās attiecības, kas ir ļoti vardarbīgas. Un es nezinu, no kurienes mēs, tas ir pilnīgs mīts, ka skola ir kāda izvērtības perēkļi, kur par seksu vien runā. Es neko tādu neesmu novērojis, neko. Jā, ar to es gribētu drusciņi pieskarties vairākām lietām, par ko jūs runājāt. Saistībā ar šo seksuālo izglītošanu skolā, tad, man liekas, daudz lielāks ļaunums ir ļoti seksualizēta reklāmas vide, kas ir visapkārt. Arī. Ja mēs runājam, jūs teicāt, ka vainīga valsts un likuma, tad attiecībā uz bērnu pasargāšanu no tādas informācijas likumā mums tās robežas ir gan stingras. Un tas, ko māca skolā bērniem, tas galīgi nemudina viņus uz agrīnām seksuālām attiecībām, uz dzimumu maiņu vai kaut ko tādu. Jo ir ļoti liela bīstamība šobrīd runāt par to, ka skolā nevajag runāt par dzimumu audzināšanu, to, lai dara vecāki. Jo tas, ko mēs redzam, tieši bērni, kuriem nav priekšstati ne par savu ķermeni, ne par robežām, neko atļaut vai nē, kur ir audzināti būt ļoti paklausīgi, klausīt pieaugušajiem, darīt visu, ko liek, tie ir pirmie, kas kļūst par upuriem. Tās ir nepilngadīgās grūtnieces, kuras domā, ka viņām sāp vēders un ir nelabi, un pie ārsta aiziet 7. grūtniecības mēnesī, jo viņas vispār nesaprot, kas ar viņām ir noticis. Tā kā tai audzināšanai ir jābūt saprātīgai, un ne skola ir tas tiešām ļaunuma avots. Bet viss, kad mēs paskatāmies visapkārt, visa reklāma balstās uz cilvēku instinktu atraisīšanu. Ne skola ir pie tā vainīga. Skola ir tā, kas ir vairāk sašutus un par to uztraucās, jo skola nevar pasargāt bērnu no tā, kas ir viņam visapkārt. Bet runājot par šiem zinātnieku izteikumiem konferencēs un par to, ka pedofīlija tā ir normāla seksuāla orientācija, es domāju, ka Latvijā pirmkārt tas nekad nebūtu iespējams, tas ir pilnīgi skaidri ar likuma aizliegts, bet otrs ir tas, ka mums ir jārēķinās, bērnu pornogrāfija ir ļoti ienesīga, tikpat ienesīga kā ieroču tirdzniecība. Un, protams, ka ik pa brīžiem būs kādi mēģinājumi sabiedrību noskaņot, ka vajadzētu domāt, ka tas ir normāli. Tāpat ik pa brīžiem mēs redzam, ka Latvijā ir diskusijas par to, ka vajadzētu legalizēt vieglās narkotikas. Tādi ir kādi, kuriem tas ir izdevīgi, kuri mēģina to darīt. Ja sabiedrības nostāja ir veselīga, tad nekas tāds cauri neiet. Tāpat kā joprojām, kaut arī jūs tiešām tā domājat, kā jūs runājat? Jā, jūs redzat realitāti, kāda ir Latvijā? Vai vesela sabiedrība ir pieņēmusi homoseksuālas attiecības? Ziniet, mēs šobrīd runājam drusku par citām lietām. Es saprotu, jā, bet tas viss ir kopā saistīts. Manā praksē es strādāju ļoti ilgi šī jomā. Tad šī gada, pagājušā gada mēģinājums legalizēt vieglās narkotikas, šī laikā bija jau vismaz kāds 3. Un tam ir pietiekami daudz atbalstītāji. Bet sabiedrība visu šo gadu laikā to ir konsekventi noraidījusi. Tāpat, ja mēs runājam par to, ka pedofīlija kāds varētu uzskatīt par normālu seksuālu orientāciju,
tas nav iespējams. Latvijā šādas konferences, ja viņas arī saprotu, mēģinātu notikt, tam bet būtu šobrīd pietiekami vairāki tas psihologi noraidījums. pasaulē, ne Latvijā, jau meklē jaunu definīciju pedofilijai. Tāpat kā homoseksuālām attiecībām atrada brīnišķīgu definīciju. Un līdz ar to viss tiek nomainīts. Jūs taču to redzat. Tā ir vesela teorija, tas ir pavisam cits jautājums. Tad, kad mēs runājam par pieaugušo cilvēku attiecībām, tas ir cits stāsts, un tie ir pieauguši cilvēki. Bet pagaid, pedofils arī ir pieaudzis, ne tā? Jā, bet pedofila attiecības nav attiecības starp pieaugušiem cilvēkiem. Tās ir attiecības starp pieaugušo un bērnu. Un tieši tāpēc tie ir pavisam citi principi. Es gribu teikt, ka visā Eiropā ir ļoti liela neiecietība pret dzimumu noziegumiem pret bērniem. Gan Eiropas Savienības, gan Eiropas padomes valsts ietveros. Tā kā tā virzība nav un nevar būt. Jā, vērts padomāt. Man liekas, ka varbūt daļai sabiedrībai liekas, ka agrāk mēs visi dzīvojām laimīgi un nekādu pedofilu nebija apkārt un Latvijā. Tad šobrīd tieši tāpēc, ka šis jautājums ir aktualizējies, mēs saņemam vēstules no cilvēkiem, kur šobrīd ir pensijas vecumā un kuri apraksta savu bērnības pieredzi, kas bija pavisam citos laikos, un kuri arī ir cietuši no seksuālas izmantošanas, tikai nevienam par to nestāstīt. Es jums pilnīgi piekrītu. Jā, pilnīgi jums piekrītu. Te ir viens cits jauns pavērsiens visā šajā jautājumā sabiedrībā. Ja padomu laikos labi par to klusēja, bet likums arī to aizliedz, tad mani satrauc šis fakts, ka mūsu brīvības laikos, Eiropas un Amerikas, un sauksim vienalga kādos laikos, ar likumu uzspiež domāšanu slimu, psihiski slimu domāšanu veseliem cilvēkiem. Ar likumu uzspiež. Kā tas būtu attiecībā pret bērniem? Labi, mums tiešām laiks ir aizsteidzies attiecībā par bērniem. Vai jūs jau noteikti jūsu birojā ir atnākuši arī šī faktiski debilā grāmatiņa, kad Rūta kļuva, diena, kad Rūta kļuva tur Rudolfs, jeb kā, un Kārlis par Karlīnu, jūs zināt, ļoti labi. Nu, tālāk. Kur ir viens jau piemērs. Nākošais, to grāmatiņu neapstājās. Izdod speciālo metodisko materiālu, kā šo grāmatiņu ieviest dzīvē. Jūs taču to zinat. Redz, kur ir piemērs, uz kuru pusi mēs mūsu bērnu domāšanu vedinām. Kad es tagad jau sāku ar spēlēm, sākšu jau mana bērna domāšana, jau ieviesīs, pagaidi, es paskatīšos uz sevi, kāpēc es esmu šitāds, es varbūt tāds varētu būt kā meitene. Nu, padomājiet loģiski. Un tas viss notiek mūsu veselā saprāta klātbūtnē. Bet paskatieties, kas notiek. Notiek totāla pārņemšana, Cik mazs mikrobiņš ir vajadzīgs, lai veselu cilvēku nogāst? Cik maziņš? Mēs pat viņu neredzam, mēs viņu ieelpojam, mēs viņu, es nezinu, un viņš nogājuši. Cilvēki ir pēkšņi nedziedināms slims. Tas pats ir ar šīm te garīgām psihiskām slimībām. Tās ir novirzes totāls. Visa veida. Es te runāju par absolūti visa veida, kas nav kontekstā ar Dievu vārdu. Jo Dieva vārds ir vienīgais princips, pēc kā mēs varam. Un Dievs vārds pasaka, šīs te lietas ir grēks un viņas lūdzu nedariet. Jo sabiedrība sabruks totāli. Redz, kur viņa jau brūk. Bet liels paldies jums vēlreiz. Jums saku, brīnišķīgi ir runāt ar gudriem cilvēkiem. Paldies, ka jūs cīnaties. Es zinu, jūs no sirds darat to, ko jūs varat izdarīt. Protams, ne viss ir iespējams. Paldies jums. Es vēlu jums Dieva svētības. Paldies. Un gudrību. Un arī cienījamie radioklausītāji, lai Dievs sargā jūs, lai Dievs jūs svētī. Un pats galvenais, lai pasargā. Visu labu.